Ir 9. februāris, iztieku veiksmīgi gan bez Brela, gan bez Eiropas Savienības tīkla. Frekvenci mājas iekšējā tīklā uztur šie te Victron Energy invertori. Pie viņiem, pie 50 Hz viņu sinhronizējas klāt mājas iekšējā tīklā esošais Fronius invertors, un viss notiek. Nu skaisti, kaut kādi 6–7 kW ienāk no saules, darbojas siltumsūknis, gaisa, ūdens, akumulātori pilni, uz sadalas tīklu neko nedodu, neko neņemu. Tad šodien māja uzsils, vakarā siltumsūkni izslēgšu, un viss notiek. Autonomā dzīve turpinās. Mēs publiskajā tīklā tur lasu ļoti daudz, ka tiek runāts par to 50 Hz frekvences regulēšanu. Kas tur viņu regulē, kas neregulē, kā tas tur brelā un nebrelā notiek. Man tas ir pilnīgi vienalgi, jo tāpēc manā sistēmā frekvences uzdod šie 1., 2., 3. fāze, tie 3 invertori, uzdod 50 Hz, un tos 50 Hz skatās, nolasa, klausās, viņiem ir piesinhronizējies Fronius invertors, kas atrodas mājas iekšējā tīklā. Un ir 9. februāris, saule ļoti ražo, tas skaisti, siltumsūknis darbojās, akumulātori gandrīz pilni, 121 kWh akumulātori, bet man tā izskatās, ka tos akumulātorus varbūt kā laiku es vēl nedaudz palielināšu. Jo tāpēc, kad ja mājās ir tas jaudīgais patērētājs siltumsūknis, tad tādai stabilākai dzīvei tagad piepildīti apakšējās 2 kastes. Es domāju, ka es piepildīšu arī tās abas augšējās kastes ar akumulātoriem, bet tas tā nesteidzīgi laika gaitā. 9. februāris, ārā -2,4 grādi. Ieslēdzu siltumsūkni 20 kW gaisa, ūdens. Šodien smuka saule. Siltumsūkni gaisa, šodien nemaz neslēdzam iekšā. Jo ir tas jaudīgais gaisa, ūdens, siltumsūknis, un saule labi spīd, elektrība ir, tā kā šis te atpūšās. Lai iegūtu siltumu no kamīna, elektrību vispār nevajag. Un man liekas, ka katras pagales sadedzinātās siltuma efektivitāte ir ļoti augsta. Granulu krāsnes šodien atpūšās, jo ir daudz saules un strādā siltumsūknis. Tad, kad nebūs elektrības, tad es kurināšu granulas. Granulas tā ir rezerve. 2 kW benzīna ģenerators Honda atpūšās. Kaut arī ārā -2,5 grādi, tomēr siltumnesējs augšā pie jumta augstākajā punktā saules kolektoros uzceļas līdz 52,3 grādi. Notiek cirkulācija, siltumnesējs silda ūdens boileri. Tas nozīmē, ka ūdenis varu šodien nesildīt ne elektriski, ne ar granulām.